Labdien! Es esmu Edgars Ezeriņš no Drošība LV, un šodien es jums pastāstīšu īsi par tādu video novērošanas, tādu radošu risinājumu, ko varētu nosaukt par operatīvo mobilo video novērošanu. Šādas idejas mums nākušas prātā ir saistībā ar daudz klientu pieprasījumiem, jo video novērošana, klasiskā, kad video kameras tiek piestiprināts kaut kur pie sienas un gadiem tur stāv, bet bieži vien mums prasa arī tādu, kur vajag uz īsu laiku kaut kādos dažādos apstākļos veikt video novērošanu. Piemēram, mednieki tur grib zvērus vērot, putnus vērotāji, ir cilvēki, kas grib dažādos pasākumos uz to pasākumu norises laiku uzstādīt video novērošanu, kas varbūt būs uz vienu vakaru, uz dažām stundām vai uz 2 dienām. Un sporta pasākums vērot varbūt, lai analizētu kaut kādus datus, kaut kādu informāciju, un vēl dažādas idejas ir dzirdētas. Un lūk, kāpēc es saku, ka ir radošs risinājums, jo mēs ņemam tradicionālas lietas un netradicionāli viņas izmantojam. Šeit jūs redzat šo te mobilo video novērošanas iekārtu, kuras pamatā ir sadales kārba, ko liek dažādām elektromontāžām vai vadu komutācijai, instalējot video novērošanu. Un šī ir āra video novērošanas kamera, arī ar nakts redzamību, ūdens izturīga, IP66 ir viņas ūdens izturība, kas nozīmē, ka stiprā lietu viņi ir aizsargāti. Ja? Un šādā kombinācijā šī konstrukcija ir ūdens izturīga. Lūk, un tad šodien mēs pastāstīsim, kā tas darbojās, ja? Kā to savienot ar video novērošanas ierakstu iekārtu. Un svarīgi ir tā operativitāte un mobilitāte ir tajā, ka jūs varat savienot šo kameru ar pārējām, ar elektrību, ja? Un datu pārraides iekārtām ar šo vadu, un šis vads var būt 100 metru garš, līdz ar to šī konstrukcija var atrasties kaut kur ārā, jūs paši atrodas kaut kur iekštelpās, un tādā veidā veicat šo video novērošanu. Tagad šis ir tas mūsu operatīvās video novērošanas komplekteņš, ja, kuru var kombinēt dažādos veidos, izvietot, var klasiski pieskarot pie sienas, ja, teiksim. Var arī skaidrs ir jāskat, ka šīs kameras regulēšana ir dažādos leņķos, te ir drusku jāpaskrūvē vaļā, var arī viņi šādi ap savu asi regulēt, ja. Var pie šāda kronšteļa, ar šādu kronšteļu skrūvēt, vai uz kaut kādu statīvu, vai vienkārši uz galda, ja, viņš var atrasties. Atsevišķā epizodē mēs parādīsim, kā šis tiek savienots ar tīklu, ja, lai notiktu tā video novērošana. Var uz kādu šādu kronšteļu likt, ja, var uz šādu statīvu likt, ja. Tur attiecīgi pareizās skrūvītēm jābūt, bet tās ir standarta lietas. Tad mēs redzam, ka šis komplekteņš ir ļoti universāls, ja. Viņa būtība tā, ka viņš ir mitrumisturīgs un dažādās vietās stiprināms, ja. Tātad āra novērošanai, protams, var arī iekštelpās izmantot. Ir arī nakts redzamība šai kamerai, konkrēti šim modelim 3 megapikseļu izšķirtspēja, kas video novērošanai ļoti labi, un tā kā ļoti labs radošs risinājums, lūdzu, domājiet, varbūt arī jums noderēs. Un tad, ja ir kāda interese, jautājumi, zvaniet mums uz drošībai.lv, mājaslapā atradīsiet kontakta informāciju, sazinieties ar mums. Tad mēs pievienojam šo kameru pie switcha, pie tā paša switcha, tajā pašā tīklā, kur ir NVR ieraksta iekārta. Un to mēs izdarām ar šī te patch kabeļu palīdzību, tas ir tīkla vads. Šī gadījumā mēs pievienojam pie switcha, sadalītāja, komutatoru, kas ir PoE tipa switch,
Ja? Viņā nāk gan elektrība pa šo vadu, gan datu pārraidi, jeb video pārraidi. Un mēs esam izveidojuši tādu konektoru, kas tiek apsekts ar ūdens izturīgu apvalku, tādu pieskrūvējumu. Ja? Šādu uzskrūvējot, mums ir ūdens izturīgs apvalks. Un viņš ir piemērots, teiksim, jau, ja ir nelielas lietas, ja, ar viņu pietiek. Ja, jo te ir vads sažņauts, te iekšā nenāk nekas, te nenāk. Bet papildus noturībai ilgstošai lietošanai vai stipram lietum, mēs vēl šo te visu varam ielikt saldāvas kārbā, ja, kas ir arī mitruma izturīgi, ūdens izturīgi. Ja nav 100%, tur ir IP55 šī izturība. Ja jūs tos savienojumus vēl nosmērējat, tā kā aizpildat ar silikonu, es domāju, tad tur ir IP66. Tātad stiprā lietu viņš izturēs, ja? Nebūs tā mitruma piekļuva. Un tagad mums šī kamera ir ar pieslēgumu tīklam. Ja? Un tagad mēs skatīsimies, mēs viņu atradīsim NVR iekārtā, pieslēgsim pie ieraksta iekārtas. Tā kā šīs ir IP iekārtas, gan šī kamera, gan NVR iekārta, gan, protams, dators, mēs varam pieslēgties šīm te iekārtām attālināti, caur šo datoru tīklu. Ja? Es tagad pieslēdzu datoru pie tā paša tīkla, kur ir kamera un NVR. Es varētu arī, ja man būtu rūters, to izdarīt caur Wi-Fi, bez vadiem ar datoru. Bet, tūlīt es nodrošināšu piekļuvi kamerai. Tā. Piekļūstam kamerai, caur web interfeisu. Šo web interfeisu uztur pati šī te kamera. Man vienkārši viņā ir jāielogojās. Tad redzat, kad es redzu to pašu attēlu, kas ir kamerā, es redzu arī šeit uz ekrāna. Vai es atvainojos to pašu, ko mēs redzam, patiešo pieslēdzot pie monitora, to pašu es redzu arī savā datorā. Bet es gribu pamainīt nedaudz attēlu ieskatījumus. Jo šai kamerai bija uzstādīta tāda laba funkcija kā Wide Dynamic Range, kas uzlabo attēla kvalitāti, skatāmību tad, ja fonā aiz muguras, teiksim, tam, ko mēs filmējam, ir spoža gaisma, ja, viņi kompensē šo gaismu, un vispār ir ļoti kontrastēna šī gaisma. Tā, un tagad mēs redzam, ka mums šī te kamera ir pieslēgta, un redzam tālumā, tur ir ekrāna, monitori, ja. Kamera ir savienota ar NVR, un pie NVR ir pieslēgts monitors. Mēs redzam dzīvojām, ka mums ir tāda mobīla sistēma, ja, mobīla video novērošana ar statīvu. Ļoti interesanti. Tā. Un mēs to arī redzam uz ekrāna, ja, kas tiek filmēts. Un šai sistēmai tā lielais pluss salīdzinot ar parasto video kameru ir tas, ka mēs uzreiz varam skatīties video ierakstu, meklēt video arhīvā pēc laika, cikos, kurā datumā, kas ir filmēts, un ar šādu kameru, kas ir Full HD ieraksts, mēs varam saglabāt uz 500 gigabaitu disku, varbūt 1 līdz 2 nedēļas, ja, ierakstu. Un kā mēs meklējam, ļoti ērti, playback funkcija. Ja, tagad es rādīšu, kā mēs veicam video ieraksta apskati, video meklēšanu no arhīva.
Arhīvs ir ļoti ātri var izdarīt ar labo pēles taustiņu, spiežam playback, un mēs redzam to, kas ir ierakstīts šodien. Mēs demonstrācijas nolūkos esam ierakstījuši ļoti maz, tāpēc var palielināt mērogu. Šeit ir laika josla, kas ir visai diennaktī. Mēs palielinām to mērogu, lai mēs redzētu tas, kas ir pēdējās minūtēs ierakstīts. Un šobrīd notiek atskaņošana, un jūs redzat, ka ir veikts ieraksts, un mēs varam patīt uz priekšu noteiktā laikā, un redzam, jau ir cita epizoda. Tad mēs reālajā laikā varam skatīties šo te ierakstu, ja? Būtiski pa sekundēm, pa minūtēm, pa stundām un dažādos veidos. Un mums vēl tādas papildus iespējas video novērošanai, ja? Teiksim, kaut kādu Zoom taisīt varbūt, ja? Pēc vajadzības. Tā. Un izējam atkal parastajā video novērošanas režīmā dzīvajā. Ja? Tagad var redzēt, kad uz ekrāna notiek tas pats, ko jūs redzat, kā jūs redzat mani kā dzīvajā. Okay. Tas, laikam, arī viss par šo, kā tas darbojas. Ir ļoti daudz dažādas funkcijas šai video novērošanas programmatūrai, pa kurām mēs pastāstīsim citos video. Un tad uzreiz tikšanos sekojiet līdzi mūsu video YouTube'ā. Paldies!